Kristap, ilgi gaidīt spēli tev mūsu komandas sastāvā, cik interesanti viņi bija? Es domāju, viņi diezgan aizraujoši bija. Daudz momentiem abās pusēs. Varbūt gribējām no mūsu puses tādu stabilāku sniegumu, bet gadās arī tā. Tā kā uzvara ir uzvara, 3 punkti un dējam tālāk. Kā tu uzzināji, ka tā debija virslīgā beidzot notiks? Bija kausā, neliels skaits minūšu, bet tagad pamatsastāvā pilns mačs virslīgā. Es uzzināju, man pačukstēja bišķiņi pirms, neteikšu cik, bet bišķiņi pirms, un tas ļāva man arī sagatavoties diezgan labi. Domāju, Vāceks ir specifiska pozīcija, un tā kā viss kārtībā. Pirmajā puslaikā nebija daudz momentu ne uz vieniem vārtiem, bet otrajā pāris reizes tu pavilki. Jā, tāds ir mūsu vārtsargā tās darbs, tu varbūt vienu brīdi aizmigt, un tev nedrīkst aizmigt, un tev ir jābūt mudram vienmēr un jāpalīdz komandai. Spēlēt Skonto stadionā, tas arī ir kaut kas īpašāks nekā, ja būtu citur tā spēle? Tā ir tāda kā Latvijas tāda, meka, teiksim, stadionu ziņā, un visi Latvijas izlases ir spēlējušas, un tagad mēs spēlējam, un tas vienmēr ir tāds, teiksim tā, kaifs, nospēlēt šeit spēli. Visu laiku esi ar komandu, un tu aptuveni redzi, kā komanda jūtās, cik grūti mums ir varbūt šajā situācijā saņemties tām spēlēm un atrast motivāciju. Es domāju, ka mums vienkārši ir jābūt īstiem vīriešiem un jālien ārā no tās situācijas, kur esam. Un tikai ar īstu vīriešu tādu, rūdījumu tiksim ārā. Tā kā tā. Komanda kopumā palīdzēja, lai būtu labs mačs? Es domāju, viņi to uztaisīja interesantu un aizraujošu gan skatītājiem, gan man, gan visiem. Tā kā es esmu ļoti priecīgs par džekiem. Viņi atdeva visus spēkus uz laukuma un kustamies tālāk. Kur tu vēlies kustēties tālāk pēc šādas spēles? Turpināt laikam, ka būtu vārtos, vai ne? Tas jau jāizlemj trenerim, un mans darbs ir nospēlēt spēli, ja man dod iespēju, un tad to treneris arī izlems. Ok, paldies. Paldies.